lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais apostolis Matejs 21. nodaļā. Gods tev, Kungs! Tie tuvojās Jeruzalemē un nonāca Betfagē pie Olīvu kalna. Jēzus sūtīja 2 mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmāti piesietu un ēzelīti līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Ja kāds jums ko teiks, tad sakiet, kungam to vajag, un viņš tūdaļ tos atdos. Bet tas notika, lai piepildītos, ko kungs caur pravieti ir sacījis. Sakiet Cijānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa, uz jūga ēzeļmātes kumeņa. Mācekļi aizgāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Tie atveda ēzeļmāti un ēzelīti, uzklāja tiem savas drēbes, un Jēzus uzsēdās virsū. Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa. Bet ļaužu pūlis, kas gāja viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sauca: Ozianna Dāvida dēlam, svētīts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna augstībā. Un viņam ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās: kas viņš tāds? Bet ļaudis pūlī atbildēja: viņš ir pravietis Jēzus, tas no Nācaretes, Galilejā. Tas ir tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristus! Šodien mēs svinam Pupulu svētdienu un gribētos uzsvērt šo vārdu, ka mēs viņu svinam. Jo Pupulu svētdiena ir šajā gavēņu laikā tāds priecīga diena, tāds priecīgs skats uz lieldienām un kaut kādā mērā tādas mazas lieldienas, tā virzība uz lieldienu prieku. Jēzus iejāja Jeruzalemē un viņa mācekļi līdz ar viņu, un daudzi svētceļnieki un cilvēku pūlis uzgavilē viņam. Tas ir viens, varētu teikt, priecīgs vai tāds godpilns notikums. Notikums, kurā mēs redzam cilvēku prieku par Jēzu, kurš nāk uz svēto pilsētu. Un tur ir savs fons, kāpēc tas viss tā notiek, un arī šis emocionālais ietvars vai šī notikuma, var tā līgsmība, kas tur notiek, un mēs varam šajā notikumā iedziļināties. Vispirmajā brīdī varbūt, kā saka, mēs vērojam, kā Jēzus iejāja Jeruzalemē, mēs varam nedaudz just šo saviņojumu, kas virmo gaisā un cilvēku sirdīs, un mēs varam arī mēģināt saprast, kas tad notiek šajā notikumā. Un mēs varam vēl iet vēl tālāk, mēs varam mēģināt arī iejusties šajā notikumā un apzināties to, ka tas skar arī mūs, ka tas, ko Jēzus dara, ir arī mūsu dēļ, un tas skar arī mūsu šīs pasaules, varētu teikt, esību. Un Jēzus iejāšanas notikums Jeruzalemē ir tāds spilgts notikums, viens no spilgtākajiem notikumiem evaņģēlijā. Nevelti visi 4 evaņģēlisti apraksta šo notikumu. Un tas tā diezgan reti, ka visi 4 evaņģēlisti apraksta kādu vienu notikumu. Parasti Jānis apraksta kaut kā drusku savādāk, bet šeit arī Jāņa evaņģēlijā šis notikums ir spilgti aprakstīts. Jēzus tuvojās svētai pilsētai Jeruzalemē, un viņa šī iešana uz Jeruzalemi jau bija, varētu teikt, viņš jau zināja, uz ko viņš iet,
mēs arī mūsu Bībeles stundās kaut kā iznāk tā, mēs ejam Lūkas evaņģēliju, un tie, kas piedalāties, mēs jau arī to apcerējām, ka Jēzus jau sagatavo savus mācekļus un saka viņiem: redziet, mēs ejam uz Jeruzalemi. Tur cilvēka dēlu nodos, viņu apsmies, viņu sitīs un viņu nonāvēs, bet 3. dienā viņš augšā celsies. Un tā viņš 3 reizes saka saviem mācekļiem, sagatavotams viņu šo, varētu teikt, morālo apziņu, ka tas tā notiksies. Un vienalga mācekļi, tad, kad tas viss notiekās, viņi ir visu aiznesuši. Viņi nespēja, kā varētu teikt, pieņemt šo realitāti, kāda viņa ir savā būtībā. Un tas kaut kādā mērā raksturo arī mūs, kad arī mūsu dzīvē, lai arī mēs kādas lietas esam dzirdējuši, ka tā tam būtu jānotiek, bet tad, kad mēs sastopamies ar to savā īstenībā, tad mēs tam neesam izrādās bijuši gatavi. Nu, lūk, Jēzus ieņemšana Jeruzālēmē ir apzināts ceļš no Jēzus puses. Viņš zina, uz ko viņš iet, savukārt mācekļi un tas pūlis, kas ap Jēzu ir, viņi tikai pa daļai apzinās. Viņi piedalās pa lielai daļai spontānā notikumā. Šis notikums ir tāds, ka varētu teikt, ka mācekļi tā kā gribētu, kad šī Jēzus ieņemšana Jeruzālēmē būtu ar kaut kādu tādu skaistāku norisi. Viņi gribētu Jēzu vairāk pagodināt. Un tad pēkšņi šis notikums pieņem tādu spontānu, ļoti tādu negluži ekstātisku, bet tādu spēcīgu saviņojumu un tādu virmojumu gaisā, kad visi cilvēki sāk tajā piedalīties un aizvien vairāk un vairāk un vairāk, līdz kamēr milzīgs pūlis ap Jēzus sauc Osianna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Un šie vārdi visi viņi no 118. psalma, kurš tā kā ievada šo svētceļnieku dziesmu, kurš tuvojas Jeruzālēmei, vai kurš ievada Mesijas ienākšanu Jeruzālēmē. Un līdz ar to mēs saskatām, ka cilvēki Jēzu no Nāceretes, varētu teikt, saskata savas cerības, ka varbūt šis būs tas, kurš mūs palīdzēs, būs tas mūsu Mesija, tas, kas mūsu lietas sakārtos. Un mēs redzam, kā mācekļi klāja savas drēbes uz ēzelīša, citi cērt šīs palmu lapas, kāpēc šī svētdiena tiek saukta par palmu svētdienu, tāpēc, ka cilvēki salauž palmu lapas un māja Jēzu un klāja viņus uz ceļa un notiek kaut kāda tāds spontāns notikums. Un lūk, un kas notiek Jeruzālēmē, kā pilsētnieki uzņem šādu procesiju, mēs varam padomāt un pavērot to, kā tas notiek, kā cilvēki, kas tagad skatās, ka tur kaut kas tāds liels notiek, kā viņi uzņem šo spontāno ienākšanu Jeruzālēmē. Un mēs varam mēģināt varbūt savās pārdomās tagad šajā brīdī apzināties, ja es būtu Jēzus laikā, kāda vieta man tur būtu šajā notikumā? Vai es būtu kāds no Jēzus mācekļiem, varbūt, ka mēs iztēlojamies, ka es būtu kāds no tiem, kur sūta sataisīt Jēzum ceļu. Varbūt tev viņš saka, ej un sagatavo manu ceļu, un tu ej un domā, kā lai es viņam sagatavoju ceļu. Un Jēzus saka, lai atraisa ēzelīti. Un vai arī mēs būtu tie, kuri klāja savas drēbes uz ēzelīšu un uz zemes, kuri jūt saviņojumu, ka tagad notiek kaut kas patiešām īpašs, vai varbūt es būtu kāds no tiem, kuri uzgavilē un iet Jēzum līdzi, un varbūt es būtu kāds no pilsētniekiem, kuri nesaprot, kas notiek, un vēlas zināt kaut ko vairāk, kas ir šis Jēzus no Nāceretes, kāpēc viņš ir tāds, kāpēc cilvēki viņam iet līdzi. Vai varbūt es būtu kāds no tiem, kuriem nepatīk šāds pasākums, kuriem vispār nepatīk šādas demonstrācijas. Varbūt viņiem liekas, ka tas, ko Jēzus tagad dara, ir kaut kas pilnīgi nepareizs šādā brīdī. Bet varbūt es būtu kāds svešinieks,
varbūt kāds turists, kurš ierodas Jeruzalemē un noskatās šajā notikumā kā kādā eksotiskā izrādē, bet varbūt mēs iztēlojamies, varbūt es esmu ēzelītis, uz kura Jēzus sēžas virsū, tāds mazs ēzelītis, kur Jēzus atver no ciema, un mani viņš tagad, un es būšu kaut kas īpašs. Un patiešām šim stāstam par ēzelīti ir kaut kāda redzama daļa Jēzus ieiešanas notikumā. Un tā ir tāda interesanta lieta, ka vienkārši nastu nesējis ēzelītis ir tāds, kura dēļ šis notikums iegūst kaut kādu akcentu. Kristus sūta savus tuvākos mācekļus, kas varētu būt Pēters ar Jāni, lai atrastu ēzelīti. Jēzus paredz to, kas tur notiks, un liek vēl viņiem sacīt konkrētus vārdus, ka tam kungam to vajag. Un tūlīt saimnieki atlaiž šo ēzelīti. Un patiešām kā tāds nenozīmīgs lopiņš nastu nesējs izrādās tik vajadzīgs, jo ēzelītim ir jānes pasaules pestītājs. Un varbūt, ka patiešām šim ēzelītim vajadzēja piepildīt šos pravietiskos vārdus, ka lūk, tur nāk miera ķēniņš. Miera ķēniņš, un šis vārds miera ķēniņš ir līdzīgs vārdam Zālamans, jo Zālamans ebreju tradīcijā ir tas ķēniņš, kurš viens no pirmajiem bija, kurš iejāja Jeruzalemē uz ēzelīši. Viņu tautas pavadībā ieved uz ēzelīši Jeruzalemē pirmā ķēniņa grāmatā, un tas bija, kā teikt, tautas vests, vai arī viņš nāca ar mieru, viņš nāca nevis ar karu, bet viņš nāca ar mieru. Un Jēzus kaut kādā veidā šeit atkārto šo nākšanu ar mieru, nākšanu, lai nestu tautai mieru. Un šim notikumam ar šo vienkāršo mazo ēzelīti ir zināmas tādas paralēles ar mūsu pestīšanas ceļu, ar to, ko Dievs dara pie mums. Jo kaut kādā veidā mēs katrs esam tāds ēzelītis, uz kura Jēzus vēlas ieiet savā pilsētā. Kristus sūta savus mācekļus pasaulē pirms savas otrās atnākšanas, lai ik viens, kas ir no patiesības, dzirdētu Dieva vārdus un atgrieztos no grēkošanas, lai grēcīgo cilvēku atraisītu no grēku nastu nešanas. Tāpat kā ēzelīti atraisīja, tā arī mēs tiekam atraisīti no tā, ka mēs nesam smago grēku. Un šīs atraisīšanas pilnvarojums tiek definēts tam kungam to vajag. Dievam vajag mani, Dievam vajag tevi. Viņš vēlas tevi savai ienākšanai, viņš vēlas būt ar tevi, viņš vēlas būt ar tevi. Dievam ir kāds svētīgs nolūks priekš katra no mums. Mana miesa, kas bija pakļauta grēkam, turpmāk nesīs nevis grēka nastas, bet Kristus nastas. Kā skaisti vārdi tiek rakstīti Mateja evaņģēlija 11. nodaļā: uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Un tā patiešām ir. Arī kristieši mēs nesam savu nastu, savu krustu, bet tad, ja Kristus uzliek mums šo viņu krustu, tad tas ir tas, kas manu sirdi dara vieglu, un man ir prieks nest šo Kristus krustu. Cik man bija grūti un smagi nest grēku krustu, tik priecīgi un atvieglojoši ir nest Kristu. Taču, lai mūsu atvieglošana varētu notikt, lai šī pārvērtība notiktu, lai Kristus varētu šādu brīnumu izdarīt pie mums, mūsu dzīvē 21. gadsimtā, viņam toreiz 1. gadsimtā bija jāupurē sevi, viņam bija jāiet šis ceļš. Un tāpēc Jēzus iet Jeruzalemē, zinādams uz to, ka viņš patiesībā iet, lai viņš piedzīvotu visus tos grūtumus, lai piedzīvotu to, ko mēs atcerēsim klusās nedēļas laikā. Viņš iet
viņš zina, uz ko viņš iet. Nav tā, ka viņš iet, nu kā būs, tā būs. Viņš zina, kas notiks. Jau apskaidrošanas kalnā, kad viņš satika Mūzu un Eliju, tad patiesībā viņam iespējams jau tajā brīdī tiek atklāts, uz ko viņš iet. Viņš iet uz to, un viņš to dara. Viņš dara mīlestībā, viņš dara to labprātīgi, viņš dara zinādams, ka tas ir vienīgais ceļš. Un tas ir tas, kā rezultātā mēs varam būt brīvi. Viņš dara mūs brīvus. Nu, lūk, un viņš šeit iet kā tāds augstais priesteris, kurš reizē nāk, lai pienestu upuri par Dieva tautas grēkiem, un reizē viņš nāk arī kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un tāpēc Pūpoles svētdiena sasaucas ar Lielo piekdienu, un tieši tajā, ka lūk, tur ir ķēniņš, tur ir jūdu ķēniņš. Un ir ļoti interesanti, ka Pūpoles svētdienā visi priecājās, kur nāk jūdu ķēniņš, un visi ir priecīgi, ka viņš ir jūdu ķēniņš. Un labprāt grib redzēt Jēzu no Nāceretes par jūdu ķēniņu. Bet Lielajā piekdienā tieši tas, ka viņš ir jūdu ķēniņš, ir viņa apsūdzības iemesls. Un Pilāts viņam saka, tātad tu esi ķēniņš. Un Jēzus viņam atbild, patiesi, es esmu ķēniņš. Un tad, kad viņu piesit krustā, viņam piesit apsūdzības rakstu jūdu ķēniņš. Un tas ir ļoti interesanti, ka šeit tas ir prieka iemesls, bet tur tas ir apsūdzības un krusta iemesls. Un tauta viņam kliedz nost ar to, mums Cēzars ir ķēniņš, mums nevajag Jēzu par ķēniņu. Un tāpēc mēs arī šajā Pūpoles svētdienā mēs varam arī tā kā ņemt vērā to, ka mums katrā iekšā ir šī dualitāte. No vienas puses mēs esam priecīgi, mēs gribam Jēzu par savu ķēniņu, no otras puses mēs atgrūžamies, un kaut kādā brīdī, kad mēs krītam, mēs atkal sakām, es negribu viņam sekot, es nemāku viņam sekot, man nav spēku viņam sekot, man labāk patīk grēkot. Un cilvēks no vienas puses negrib nest grēka nastu, bet citreiz viņam šķiet, varbūt šī grēka nasta ir izdevīgāka nekā Kristus nasta. Un tāpēc mēs apzināmies, cik cilvēka daba ir nepastāvīga un cik mēs esam garīgi vāji un ar saviem grēkiem, kā mēs citreiz ievainojam Kristu. Un viņš jau nes manus grēkus arī, tāpat kā visas pasaules grēkus. Un noslēgumā gribētos tādu retorisku jautājumu par to, vai es esmu gatavs tomēr uzgavilēt Jēzu Kristu, kas ienāk Jeruzalemē. Un tomēr šī Pūpoles svētdiena ir tāda, kad mēs ar prieku apzināmies sevi kā daļu no Kristus mācekļiem, kas uzgavilē Jēzu. Zinot visu šo apkārtējo fonu, zinot to traģismu, zinot to, kāpēc viņš to dara, mēs tomēr viņam uzgavilējam. Tāpēc, ka tur ir mūsu vieta. Un mēs, zinot, ka Jēzus iet uz Jeruzalemi, zinot, ka pasaule viņu nesaprot, zinot, ka viņš ir arī mans glābējs, un arī ticot, ka man vieta ir tur līdzās viņam. Āmen.